Yes, let's do that right away. Jā, tūlīt sākšu. Es uzdošu jautājumu, un jautājums lūdz ir tāds. Te mums ekrānā ir te ir saruna par mākslīgo intelektu un par to, vai mākslīgais intelekts var kļūdīties, un runājam par to, ka cilvēks var kļūdīties, bet kļūdīties var arī mašīna. Un jautājums, does AI tools err? Have arise situations where LLM may be interpreted as making errors? Kā var rasties tāda situācija priekš LLM? I'll now begin with the question, and the question is as follows. On our screen, we have a discussion about artificial intelligence and whether AI can make mistakes. We're talking about how humans can err, but machines can also make errors. And the question is, in what situations can AI tools or large language models be interpreted as making mistakes? How do we define such situations for LLMs? Jā, labi, bet vai jūs varētu latviešu valodā, jo man vajag semināram tomēr izvēlēties latviešu valodu, vai varētu jūs turpināt latviešu valodā, un tad tur būs nākamie jautājumi. Tā par nākamais jautājums jau ir tā, ka es mašīnai LLM gribu lūgt pierādīt teorēmu matemātisku, un es tādu jau jautājumu uzstādīju, un man nāca tāda atbilde, ka tie nosacījumi, kā es tagad ar to mašīnu runāšu, būs it kā man jāslēdz ar to mašīnu ir līgums, un mašīnai man stingri jānodefinē ir noteikumi, ko mašīnai ko darīt, kā darīt, ko nedarīt, un tādā veidā lietojot šo kaut kādu stingru protokolu, tad sekojot tam mēģināt pierādīt matemātisko teorēmu. Jā, protams, turpināsim latviešu valodā. Līdz ar to, ja runājam par jautājumu, kas saistīts ar mašīnas, piemēram, LLM spēju pierādīt matemātiskas teorēmas, tad tas nozīmē, ka ir jādefinē skaidri noteikumi par to, kā mašīnai jāuzvedas, ko tai drīkst un ko nedrīkst darīt. Tādā veidā, izmantojot stingrus protokols un madlīnijas, mēs varam mēģināt pierādīt konkrētas matemātiskās patiesības. Jā, un te ir tālāk man ir tā objektīvi triggeri ir jānoliek, kas iezīmētu, ko LLM, kas nozīmē, ka tā ir LLM kļūda, faktu neatbilstība un nepārbaudāmas norādes, loģiskas gaps, vai nepamatoti soļi, pretrunas ar sevi un nespēja dot prasītā formā prasīto iznākumu. Jā. Yes, and furthermore, it's essential to establish objective triggers that define what constitutes an LLM error. This could include discrepancies in facts, unverifiable statements, logical gaps or self-contradictions, as well as the inability to produce the requested outcome in the desired form. Yes, exactly. Jā, bet tā kā labāk tomēr es gaidīju latviešu valodā, bet nekas, mēs jau saprotam, bet labāk mums būtu latviešu tā, automātiskā iespēja automātiski pārbaudīt visus rezultātus, kas prasītu kādus checklistu ar tādām atbildēm skaidrām, un vēl tas diezgan sarežģīts formulējums, man to es tagad nelasīšu tā, bet vajadzētu izvairīties no situācijām, kad ir halucinācijām līdzīgi rezultāti, nepareiz lietotas definīcijas, sajaukumi
quantifiers, tas ir kā viņi tur saucās, man jau aizmirstās, un apaļveida spriedumi, kur tiek izmantots tas, kas patiesībā jāpierāda. Yes, absolutely, I understand. It's better to keep it in Latvian. Ultimately, we need an automatic mechanism to verify all results, which would involve some kind of checklist with clear response criteria. It's a complex formulation, and I won't go into all the details now, but we should definitely avoid situations where we get hallucination-like outcomes, incorrect use of definitions, confusion with quantifiers, and circular reasoning that ends up proving what we already assumed. Jā, un te bija vēl tā, ka ir jāiekļauj, ieteicams iekļaut tajā arī tādas norādes mašīnai pateikt, ka viņa drīkst teikt, I can't, es nevaru, lai mašīna var pateikt, ka ir tādi soļi, kur viņi nevar izpildīt, ka tas varētu ietaupīt laiku un tādus tukšus spriedumus un pļāpāšanas, kur vienkārši var pateikt, es nevaru. Yes, and it's also important to include instructions for the machine to be able to say I can't when necessary, so that the machine can acknowledge the steps it cannot perform. This would help save time and avoid pointless reasoning or assumptions by simply allowing the machine to say I can't. Jā, un tad viss uzdevums būs sadalīts pietiekoši rūpīgi atsevišķos soļos, detalizētos, tad mēs varēsim ar skaidri nospraustu lemmu plānu un ar visu nepieciešamo palīgteorēmu plānu nonākt pie laba un gaidāma rezultāta. Yes, and then by carefully dividing all tasks into well-defined steps and creating a clear plan for the LLM and the theorem, we'll be able to achieve a good and expected result. Ne, bet tas, kāpēc šāds spriedums man ir vajadzīgs? Patiesībā tas spriedums ir tāpēc, lai es parādītu, ka tā no mašīnas puses tā prasība, te mēs varētu ieraudzīt, ko mašīna grib no lietotāja puses. Tā mašīna grib no lietotāja puses, lai lietotājs būtu tikpat precīzs kā mašīna. Bet patiesībā mēs mašīnu lietojam tāpēc, ka cilvēks nevar būt tik precīzs, viņš var kļūdīties, un mašīna ir tas rīks, kas izslēgt kļūdas, bet iznāk tā, ka mašīna savā prasīgumā, tas ir, lai izvairītos no kļūdām, mašīna savā prasīgumā prasa, lai cilvēks ir tā otrā mašīna. Tas ir viena mašīna iztaujā otru mašīnu, un cilvēks būs tā mašīna, kas konkurēs ar mašīnu, un ja viņi abi tā sarunāsies, tad viņi tur darīs lielas lietas, pierādīs teorēmas, tad visu kaut ko un sarunāsies. Bet ja tā pirmā mašīna, kas patiesībā ir cilvēks, kas ir tendēts uz kļūdīšanos, ka ja viņš to nespēs izdarīt, tad radīsies kļūdas, un tās jau patiesībā tad ir tā, ka mašīna jau vairs neuzņemas atbildību par šīm kļūdām. Mašīna saka, tu jau pats biji vainīgs cilvēks, ka tu nespēji sekot šim mūsu tādam visam. Kā par šādu skatu? Yes, and that's why all these reasoning steps are necessary. In fact, the reasoning shows what the machine expects from the user. The machine wants the user to be just as precise as it is, but the reality is that we use machines precisely because humans can make mistakes. The machine is a tool to minimize those errors. Yet, ironically, in demanding such precision, the machine effectively expects the human to be another machine, creating a situation where one machine is essentially holding another machine accountable. When both interact, they can achieve great things and prove theorems, but if the human, who is prone to error, fails to meet the standards, then the blame shifts to the human. In other words, the machine no longer takes responsibility for the errors, and it essentially says, you are at fault for not following the protocol. That's the crux of the matter.
Nu, tad mēs ļoti labi saskaņojam. Patiesībā es pieskaņojos mašīnas tonīm, un varbūt, ka mašīna pieskaņojās manam spriedumu, un mēs nonākam pie kopīga tāda sprieduma un izpratnes, kā notiek, kā var sagaidīt tādu komunikāciju starp mašīnu tuvu tam, ka tās būtu bez kļūdām. Izvairīties no kļūdām, ja? Absolutely, and that's really the key point. In the end, it's about how the machine and I both influence each other's reasoning, and ultimately we arrive at a mutual conclusion. It's fascinating to consider how communication between machines can approach near error-free accuracy, striving to minimize mistakes altogether. Nu, liels paldies. Nu, labi, vairāk te šobrīd neizspiedīšu. Liels paldies. Tā, tas ir liels paldies.